Pirmreizējās lietošanas instrukcijas. Kā spērt pirmos soļus. Tagad pēc pareizas aivolka pielāgošanas sāciet ar to staigāt. Staigāšana ar aivolku ir vienkārša un intuitīva, ja vien jūs noskatāties visas video pamācības un iemācāties, kā pareizi to darīt. Sekojiet šiem instrukcijām un drīz jūs staigāsiet droši un pārliecināti. Pirms jūs sākat, iziesim dažiem priekšnosacījumiem sekmīgai aivolku lietošanai. Sāciet to lietot staigāšanai pa cietu līdzenu virsmu, nevis paklāju vai zemi. Izvēlieties plašāku telpu bez šķēršļiem, lai bez apstājas būtu iespējams noiet vismaz 10 soļus. Sākotnējai līdzsvaru noturēšanai un atbalstam, lai nepieciešamības gadījumā būtu iespējams pieturēties, staigāšanu uzsāciet gar sienu, galdu vai kumuli. Uz veselās kājas uzvelciet apavaru plakanu zoli, izvairieties no kurpēm vaļai burngau vai papēdi. Apgūt staigāšanu ar aivolku dažreiz ir ērtāk ar basu kāju. Esiet pacietīgi un rūpīgi izpildiet visus ieteikumus. Daudzi pacienti staigāšanu ar aivolku apgūst dažu minūšu laikā, citiem tas aizņem vairāk laika. Rēķinieties, ka pielāgošanās var aizņemt no 10 minūtēm līdz dažām stundām. Daudzi pacienti staigāšanu ar aivolku ātrāk apgūst, ja aivolka ir nedaudz īsāks par veselo kāju. Pirms sākat lietot, iestatiet pēdas atbalsta garumu par 1 iedaļu īsāk. Kad pieradīsiet staigāt ar aivolku, iestatiet atpakaļ garumu, kurš atbilst veselās kājas garumam. Atbalstieties pret sienu vai stabilu mēbeli un uzlieciet aivolku. Pārliecinieties, ka siksnas ir labi nospriegotas. Nostājieties tā, lai svars būtu proporcionāli sadalīts uz abām kājām. Turiet kājas nedaudz atstatus gurnu platumā. Iztaisnojiet muguru, skatienu vērsiet uz priekšu un izvairieties no skatīšanās uz aivolku. Pirms jūs sākat staigāt, veiksim dažus praktiskus vingrinājumus. Aivolku pusē esošo roku uzlieciet uz roktura. Viegli liecieties uz aivolku pusi un pārdaliet lielāko daļu svara uz aivolku. Pēc tam viegli liecieties uz priekšu un mēģiniet spērt pussoli ar veselo kāju. Mēģiniet muguru turēt taisnu un neliekt to jostas daļā. Vēlreiz, pārdaliet lielāko daļu svaru uz aivolku kāju un izdariet soli atpakaļ ar veselo kāju, lai atgrieztos sākotnējā pozīcijā. Mēģiniet vēlreiz. Ar veselo kāju speriet soli uz priekšu un atpakaļ, atkārtojiet šo vingrojumu, kamēr jūs to varat izdarīt plūdeni un bez vilcināšanās. Kad šis ir apgūts, šo pašu vingrojumu atkārtojiet ar veselo kāju, atpakaļ soli izdarot nedaudz aiz aivolku. Turpiniet vingrojumu, līdz tas izdodas plūdeni un bez vilcināšanās. Lieliski, tagad ir laiks mēģināt staigāt. Pirmkārt, pārbaudiet, vai siksnas joprojām ir labi nospriegotas. Atkārtojiet iepriekšējo vingrojumu, un kad ir droši sajūta, tā vietā, lai spērtu soli atpakaļ, sāciet iet uz priekšu. Turiet roku uz rokturu un atcerieties lielāko daļu svara novirzīt uz aivolku. Kad sākat iet, neapstājieties. Kad rodas nepieciešamība apgriezties, drošībai pieturieties pie sienas, krēslā dzeltnes vai jebkāda cita stabila atbalsta. Apgriežoties maksimāli svaru pārdaliet uz veselo kāju un ar to pēc tam pakāpeniski veiciet apgriezienu iešanai pretējā virzienā. Atgriezieties starta pozīcijā. Viegli noliecieties uz aivolku pusi, lielāko daļu svaru pārvirzot uz aivolku. Tāpat kā iepriekš, viegli noliecieties uz priekšu un sāciet iet pirmo soli, sperot ar veselo kāju. Kad jūtaties droši un pārliecinoši, atlaidiet rokturu un ļaujiet rokām kustēties brīvi un dabiski. Kad sākat staigāt plūdeni un pārliecinoši, iestatiet pēdas atbalsta augstumu atbilstoši veselās kājas garumam. Kad kāju garums būs vienāds, sajutīsiet, ka aivolka ir daudz efektīvāks nekā tad, kad sākāt mācīties ar to staigāt. Ja sajūtat nogurumu veselajā kājā, sēžas apvidū vai jostas daļā, neuztraucieties, tas ir normāli, un pāries, kad adaptēsieties. Dodiet nedaudz laika pierast. Apsveicam, jūs apguvāt pamatus staigāšanai ar aivolku. Optimāla pielāgošana. Šajā sadaļā mēs parādīsim, kā optimizēt jūsu aivolku pielāgošanu, lai tas kļūtu par maksimāli efektīvu staigāšanas palīglīdzekli. Kad stāvat vai ejat, aivolku pēdai jābūt pilnībā atbalstītai pret virsmu, pa kuru pārvietojaties. Atbalstoties ar aivolku, pēdas iekšpus vai ārpus staigāšana kļūst grūtāka. Nepareiza. Pēdas atbalsta iemesls ir jūsu kājas forma, kura rada šāda leņķa veidošanos.
Bet to ir vienkārši novērst, pielāgojot augšstilba sānu atbalstus. Ievērojiet, ka aivolka ir 2 sānu atbalsti – iekšējais un ārējais. Pirmkārt, noņemiet aivolku un atbrīvojiet augšstilba sānu atbalstu skrūves. Ielāgojiet savus sākotnējos iestatījumus. Tagad parādīsim, kas jādara, ja staigājat atbalstoties uz aivolku pēdas ārmalas. Paceliet un rotējot ārējo augšstilba sānu atbalstu par vienu iestatījumu uz āru. Tas ir veiciet par vienu iedaļu lielāku iestatījumu. Pēc tam rotējiet augšējo augšstilba sānu atbalstu par vienu iestatījumu uz iekšpusi. Tas ir veiciet par vienu iedaļu mazāku iestatījumu. Pēc tam pievelciet abas augšstilba sānu atbalstu skrūves. Uzlieciet aivolku, pievelciet siksnas un pārbaudiet izmaiņas. Ja jūs joprojām ejot balstāties uz aivolku pēdas ārmalas, atkārtojiet iepriekšējās darbības, kamēr nesākat staigāt atbalstoties pret virsmu ar visu aivolku pēdu. Ja jūs staigājot atbalstāties uz aivolku pēdas iekšmalu, tad veiciet pretējas darbības. Ieceliet un rotējiet iekšējo augšstilba sānu atbalstu par vienu iestatījumu uz āru. Tas ir veiciet par vienu iedaļu lielāku iestatījumu. Pēc tam rotējiet ārējo augšstilba sānu atbalstu par vienu iedaļu uz iekšpusi. Tas ir veiciet par vienu iedaļu mazāku iestatījumu. Pēc tam pievelciet augšstilba sānu atbalstu skrūves, uzlieciet aivolku un pārbaudiet, vai ir notikušas izmaiņas. Ja jūs joprojām ejot balstāties uz aivolku pēdas iekšmalas, atkārtojiet iepriekšējās darbības, kamēr nesākat staigāt, atbalstoties pret virsmu ar visu aivolku pēdu. Tagad pielāgosim augšstilbu priekšēju atbalstu, kurš atrodas starp 2 augšējiem stieņiem. Šīs detaļas funkcija pasargāt augšstilbu no ieslīdēšanas starp abiem stieņiem. Pareizi pozicionēts priekšējais atbalsts ir novietots tuvu ceļgala platformai un neļaus augšstilbam ieslīdēt starp stieņiem. Augšstilba priekšējais atbalsts darbojas tandēmā ar ceļgala siksnu. Tāpēc, ja ceļgala siksna paliek pārāk vaļīga, tas nozīmē, ka augšstilba atbalsts ir novietots pārāk augstu. Dažādi apavi var mainīt kājas garumu. Ja jūs mainīsiet apavus, lai saglabātu vienādu kāju garumu, var rasties nepieciešamība pielāgot apakšējā pēdas atbalsta garumu. Trepes. Atšķirībā no kruķiem aivolks sniedz iespēju droši pārvietoties pa trepēm. Kad pārvietojaties pa trepēm, vienmēr pieturieties pie margām. Lai kāptu augšā, pirmo pakāpienu speriet ar veselo kāju. Pēc tam uz tā paša pakāpienu kāpiet ar aivolku. Pēc tam identiski pa vienam pakāpienam turpiniet kāpt uz augšu. Ieteicamā tehnika kāpšanai lejup ir kāpt ar aizmuguri. Sāciet kāpt ar aivolku kāju, pēc tam uz tā paša pakāpienu pārvietojiet veselo kāju. Kāpiet tikai pa vienam pakāpienam. Alternatīva ir lejup kāpt ar priekšpusi. Šādi var darīt tikai tad, ja margas atrodas aivolku pretējā pusē. Ja lejup ejat ar priekšpusi, tad sāciet kāpt ar aivolku kāju un lejā nekāpiet taisni attiecībā pret trepēm. Tas var novest pie slimās kājas aizķeršanās, radīt ievainojumus un veicināt krišanu pa trepēm. Tāpēc pirms kāpšanas lejup daļai pagriezieties ar sānu un tikai pēc tam kāpiet lejup. Tas pasargās traumētās kājas aizķeršanos aiz augstāk esošā pakāpiena. Pārvietojieties pa slīpām virsmām, pielietojot to pašu tehniku, kur izmantot pārvietojoties pa trepēm. Ja jums ikdienā palīdz asistents. Mēģiniet uz viņu nepaļauties vairāk nekā ir nepieciešams. Pārlieku lielā paļaušanās uz asistentu palīdzību pagarina laiku, kurš ir nepieciešams, lai pārliecināti sāktu izmantot savu aivolku. Aivolku lietošana bez siksnām. Pēc tam, kad apgūtu prasmīgu aivolku lietošanu īsu attālumu pārvarēšanai, jūs to varat lietot bez siksnu nospriegošanas. Cieši pievelciet roktura un cieši atbalstiet augšstilbu un apakšstilbu. Aizķeršanās aiz aivolka īkšķa. Jums var gadīties situācijas, kuras mēs saucam par aizķeršanos aiz aivolka īkšķa. Tas notiek, kad sperat soli un pārvietojat aivolku no aizmugurs uz priekšu un nepietiekamā augstumā nepaceļat aivolku pēdu. Tas var būt bīstami, bet reti rezultējas ar kritienu, tāpēc, ka veselā kāja ar pilnu pēdu atbalstās pret virsmu, pa kuru pārvietojaties. Neliela aizķeršanās pret virsmu parasti vienīgā nepatīkamā sajūta. Pēc šādas aivolka aizķeršanās pret pārvietošanās virsmu parasti ātri iestrādājas ieradums celt to pietiekami augstu. Ja jums joprojām ir problēmas staigāt ar aivolku,
Mūsu atbalsta komanda palīdzēs atrast risinājumus. Mazi pielāgojumi var radīt lielas atšķirības. Ja iespējams, nofilmējiet to, kā lietojat savu iValk. Kameru nopozicionējiet tā, lai redzam jūs pilnā augumā, sperot vismaz 5 soļus kameras virzienā un vismaz 5 soļus pretējā virzienā. Nosūtiet mums video un problēmas aprakstu uz šeit norādīto e-pastu vai WhatsApp tālruņa numuru. Mēs izvērtēsim problēmu un sniegsim nepieciešamās rekomendācijas uzlabojumiem.